Sveiki, mani sauc Dainis Upelnieks. Es esmu vairākkārtējs Latvijas čempions tenisa šaušanā. Patreiz esmu numur 1 Latvijā. Esmu ieradies Latvijas motocross trasē Zorģos, kur aizvadu trendiņu vairākkārtējs Latvijas čempions un arī Nīderlandes čempions Augusts Justs. Iešu pamēģināt uzbraukt arī es. Sveiks, August! Sveiks, Daina! Skatos, tev labi sanāk. Paldies! Pamācīs man arī? Protams! Gan jau kā ar mopādiem esi braucis. Jā, vērnībā. Jā, šis ir mazliet nopietnāks, 450 Honda. Nu ko, tev jāpamēģina, un tad redzēsim, kā tev sanāk. Aiziet! Tātad neliela apmācība. Nu, kā jau tu zini, šī ir gāze, šīs priekšējās bremzes, sajauks, ātruma pārslēdzējs un pakaļējās bremzes. Ja motocikls tev trasē apstāsies, noslēps, tad izņem no ātruma. Un šeit ir kurbuls otrā pusē, ar kuru piestartē motocikla un atkal sāc braukt. Aiziet! Wow, bija super! Rokas tādas piekusušas. Mālacis, es skatos, ka tev labi sanāk. Var redzēt, ka esi jau mazliet pabraucis. Nu, es skatījos, tev gāzi dod vairāk šitā ar visu roku. Vairāk vajag, tikai vienkārši šitā ten. Jā, jo tad arī, tad, kad tu dod gāzi šitā ten, tad tev, līkumā tu nevari, tev roka šitā. Tad, kad tu esi iebraucis līkumā un vienkārši ar plaukstu dod gāzi, tad tu vieglāk vari izbraukt līkumu. Elkoņus tas ir visu iesācēju tāda kļūda, ka elkoņi ir galīgi zemu. Es tad, kad atceros, tad es mēģināju pacelt. Ja tur augstāk elkoņus, tad ir vieglāk stūrēt un arī izamortizēt visas bedres. Nu ko, jāturpina trenēties, tad jau jābrauc sacensībās. Jā, būs jāprast tev kāda varbūt pamācība. Paldies par iespēju pavizināties. Bija forši. Tiekamies pie manas šautavē, pašausim šķīvis. Okay. Yeah. Esam Bauskā pie daudzkārtējā Latvijas čempiona stenda šaušanā Daina Upelnieka. I'm gonna set my soul on fire. My heart beats low while the flames grow higher. Strike a match and then the truth is told. I'm gonna set my soul on fire. Sveiks, Daini! Sveiks, August! Prieks tev redzēt šautavē. Man prieks ierasties šeit, gribas mazliet pašaudīties. Jauki, mēģināsim. Nāc šeit uz pozīcijas. Ieroci. Respektīvi, tev būs jāķer maziņš šķīvīts un jāmēģina viņam trāpīt. Šaušana notiek, teiksim, ar kustību. Neko tu necēl nost, viss paliek
galva paliek turpat, rokas paliek turpat, kustās viduklis. Šitien ir šaušana notiek. Šitādā veidā. Ja? Šķīvīts lido, pieņemsim, viņš tu viņu paprasīs, ja? Viņš lidos tur diezgan ātri prom, ieraudzīs šķīvīti, panāca viņu, ja? To sarkano punktiņu, pavelc viņam bišķiņu priekšā un reiz spied. Tā kā, pieņemsim, šķīvīts lido, tu viņu ķer, spiediens un aiziet tālāk, ne? Lai tur nav tas, teiksim, kad apturēts bijis, jā. Tad ir uzreiz, graizmu tam šķīvīm. Apguvu pamatu instruktāžu un pats galvenais ir stāja, darbība ar vidukli un tēmēšana. Nolādēsim vienu patronu. Taisa ciet. Tev būs bišķi vieglāk, tev būs no pleca jāšo. Nevis tā kā es to darīju. Tagad esi gatavs, tad saka komandu dod, un tev palaidīs šķīvī. Dod! Opā! Ar otro reizi. Super, malak! Tad nav tik grūti izrādās. Sportistiem padodās visu sportu. Nav tā, ka cūceņi. Tu mēģināji, saprati, uzklausīji, tāpēc arī sanāca. Laba instruktāža. Jā. Šaušana ir beigusies. Paldies Dainim. Ņem par labu. Tev veicās ļoti labi, ātri saprati, sanāca labi trāpīt. Ceru, ka mana braukšana nebija sliktāka. Teamwork.